Bet patiesībā mums ikdienā nevajag daudz laika veltīt atpūtai, bet mēs varam veltīt tiešām dažas minūtes, lai tas mums palīdzētu justies mentāli stabiliem. Un, kad mēs runājam par to, ka bērnam ir jāmāca robežas, tad mums viņš ir visu laiku jāmāca, tad tas prasa ļoti daudz resursus. Un līdz ar to ļoti svarīgi, ka mēs veltam minūti, 2, 3, 5 priekš sevis. Šeit dažas no īstermiņa pieejām, ko var izmantot. Piemēram, viena lieta, nosauc 3 lietas. Tātad, lai tajā situācijā, kad mēs redzam, ka mums ir jārēģē, un lai mums tas izdotos, mums ikdienā ir jāpraktizē šīs lietas, nevis tajā brīdī, kad tas notiek. Arī tajā brīdī to var darīt, jāatcerās ļoti labi, bet mēs iemācīsimies tajā brīdī korekti reaģēt, ja dienas laikā mēs izmantosim šīs mazās pieejas, jo tas palīdzēs vienkārši būt tādiem līdzsvarotiem.